Paldies, Šarlot. Sveicinu visu skolas saimi. Un man nepatīkās stāvēt ar muguru pēc skolniekiem, ko var darīt. Sveicinu visu skolas saimi un visus apmeklētājus šodien. Pirms 2,5 nedēļām, daudz vēsākā un vējinākā dienā, ko mēs visi atceramies, mēs atklājām vasaras vidusskolas 40. klasi. No maza iesākuma Aldīgas Jūrmalā ir izaugusi varena skola, un skolas audzēkņi redzam visur mūsu latviešu sabiedrībā. Skola piedāvā ne tikai latviešu audzināšanu, mācīšanu un latviešu garu, bet arī draudzību un sadarbošanās iespējas, kuras var turpināt visu mūžu. Mēs dzīvojam divās pasaulēs. Mēs dzīvojam ikdienišķā austrāliešu pasaulē un pamatā pa nedēļas nogaliem latviešu pasaulē, latviskā pasaulē. Tas mums dod iespēju runāt vismaz divās valodās. Mums ir divi uzskati, latviešu un austrāļu uz visu dzīvi, un ar to mēs varbūt izaugam par vispusīgākiem cilvēkiem. Un tas mums dod drošāku sajūtu dzīvot šajā pasaulē. Ir pareizi, ka pasaule saraujās, jo moderno tehnoloģiju un saziņas iespējām pat šeit, tālajā Austrālijā, mēs neesam izolēti no pārējās pasaules. Šogad man ir prieks redzēt, ka ir daudz jaunu studentu mūsu vasaras vidusskolā. Es ceru, un es esmu droši, ka tie, kas pirmo reizi šogad bija, ka viņiem patika tas, ko viņi redzēja un piedzīvoja. Apsveicu visus skolas darbiniekus un atbalstītājus un labējus. Arī apsveicu un pateicos vecākiem, kas atļauj un pat mudina savus bērnus, lai nāktu un piedalīties vasaras vidusskolā. Jo, protams, bez bērniem un bez tiem vecākiem skola nebūtu. Paldies! Man ir liels prieks pasludināt Annas Ziedras vasaras vidusskolas 40. gadu par atklātu. Dievs svētī Latviju! Labdien, bērni, vecāki, vecvecāki, radi un paziņas. Mums patiešām ir liels prieks redzēt jūs visus tik kuplā skaitā šeit šodien. Mani sauc Šarlote, un es ievadīšu šī vakara svinīgo daļu. Nu tad nevilksim laiku un ķersimies pie darba. Liecību izsniegšana un apbalvošana, 1. klase un to skolotāju. Pirmais gads vienmēr visgrūtākais, kad tiek iepazīta AZVV dzīve un tās kārtība. Arī man pašai tas bijis kas jauns, jo šī bija man pirmā reize vasaras vidusskolā. Dažs ir saņēmis arī par sodam, par runāšanu angļu valodā vai arī par sliktu uzvedību stundās. Taču kopumā es uzskatu, ka 1. klase šo
pirmo gadu ir izturējis godam, un laiks ir pavadīts jautri, mācoties un izklaidējoties, spēlējot dažādas spēles, un pirmā klase ir ļoti laba. Pirmās klases skolotāja Sintija Breikša. Jā. Kopumā pirmajā klasē šogad bija 12 skolēni no dažādām pilsētām, 2 meitenes no Sidnejas, 3 bērni no Adelaides un pārējie no Melburnas, kā jau vienmēr. Liecības saņem Edgars Cīrulis no Melburnas, ļoti centīgs zēns ar lielām izaugsmes iespējām. Annalīsa Daliņa no Melburnas, ļoti patīkama un jauka meitene. Aleksandrs Dārziņš no Melburnas. Aleksandrs Dārziņš saņem arī centības balvu un ģeogrāfijas balvu par labām sekmēm ģeogrāfijā. Laima Jurāns no Melburnas. Piedošana Sidnejas. Mierīga, klusa, bet centīga meitene. Tomas Kaimiņš no Melburnas. Liecību saņem arī Ronans Lārmanis no Melburnas. Zintumo no Sidnejas. Viņi ir iegūst daudz jaunas draugus šajā vasaras vidusskolā, ar ko viņi centīsies saglabāt kontaktu. Evelīna Nestedska no Melburnas. Evelīnai bija ļoti laba latviešu valoda, viņa ļoti atraktīva, viņai patīk zīmēt. Markus Očed no Adelaides. Viņam šis gads bija samērā grūts, jo viņam nebija tik labas latviešu valodas zināšanas, bet viņš ir ļoti stipri progresējis šajās 2 nedēļās, un mēs ļoti ceram, ka viņš nāks arī nākamgad. Simbelīna Pūce saņem arī centības balvu. Ļoti apzinīga meitene. Kaspars Švolmans no Melburnas. Varētu teikt, viņš ir klases uzmanības centrs. Ļoti atraktīvs, jautrs, pozitīvs cilvēks. Un kā beidzamā Vineta Zveja no Adelaides. Ļoti apzinīga, rūpīga, klusa un mīļa meitene. Tas viss. Paldies! Māra Baumane un 2. klase. Labdien! Mans vārds ir Māra Baumane, es esmu no Melburnas. Mums šogad ir 8 2. klases skolēni. Mums šogad pievienojās Tomas, viņš pagājušajā gadā nebija, un arī Miķels Stepaņuks no Melburnas. Tomas Kalējs no Melburnas. Lukas Alberts, sekmīgi nolika visus eksāmenus. Melānija Gluķe, viņai atkal bija izcils 100% rezultāts. Saņem vislabākās latviešu valodas balvu. Toms Gross, gandrīz Sintijai, Melānijai uz pēdām. Kinti, vienmēr priecīga un laipna. Mīļā Līsa, dažreiz špicbūks mīļi šā vai tā. Tomas Kalējs, viņš šogad ļoti izcēlās, viņš ļoti labas rezultātus dabūja un viņš centās. Miķels Stepaņuks, viņš apjautīgs, visam dzīvoja līdz, kaut arī viņam bija grūtības ar valodu. Viņš visu pārdzīvoja un cer, ka būs nākamā valoda. Un mīļā Jānīt, tālocēji no Brisbānas.
Ir bijis prieks viņu mācīt. Šogad es arī mācīju 3. klasi. Es biju 10 skolēni, un viņi visi bija burvīgi. Viņi visi izdarīja visus mājas darbus, kad skaitīja, visi 10 bija vienmēr iedoti. Ļoti apzinīgi. Matīs Palmans no Melburnas sekmīgi nolika 3. klasi. Tāpat arī Valters. Viņiem patīk glēņus darīt, bet tas nekas, jo viņi tomēr ir mīļi. Maksis Dārziņš prasa jautājumus, līdz kamēr viņš saprot, kas pa lietu. Maksis saņem latviešu valodas balvu. Aija Dragūna no Sidnejas, mazā dzirkstelīte. Tad iespītējās, bet vienmēr ar smaidu un tādu ļoti jauku meiteni. Un Nelda Graudiņa, viss bija jāizdomā, viss kārtīgi jāsaprot. Kaspars Mūl, Kasparam drusciņ grūti ar valodu, un viņš centās iekļauties visā klasē. Dažreiz bija vairāk jāpaskaidro, tad bija kārtībā, kad saprat. Aksel Šmits. Mīļais Aksel, es viņam uzdevu nometnes sākumā atbildīga pozīcija. Viņam bija katru vakaru jānovelk karogs pirms saules riet. Un viņš to apzinīgi izpildīja visu nometnes laiku. 100%. Tālis Štubis no Sidnejas. Tālis, kaut vai viņam latviešu valoda, viņš teica, mēs Sidnejā dziedam diezgan daudz dziesmas klasēs, mēs nemācāmies vairāk valodu. Bet jā, viņš sekos sava brāļa pēdās, viņam nebūs nekādas problēmas. Kaspars Voka. Kaspars Voka saņem šogad centības balvu. Viņš bija veikls, ļoti kluss, atapīgs, visu saprata un visu izdarīja. Viņš arī saņem ticības mācības balvu. Elīna Ziedara no Melburnas. Elīna bija maksim 0,3% aiz muguras. Tik tuvu. Tā kā nākamgad būs liela sacensība. Paldies! Ilze Švarts un 4. klase. Labvakar, mans vārds ir Ilze Švarca, un man bija tas milzīgais gods mācīt šo stalto burvīgo klasi. Tie ir tiešām izcili bērni. Viņi ir gudri, izdarīgi, izturīgi un dziļi latviski. Mans pirmais skolnieks, man liekas, ļoti daudz balvu jādod. Pirmā skolniece, burvīgā Lija Andersona. Lijai ir ļoti plaša zināšanas un pieredze visādos latviskos laukos un ļoti aktīvi piedalās viskaut kur un ir ļoti interesantas sarunas ar Liju. Paldies, labi. Nākošais skolnieks.
Lija ir no Melburnas, nākošais skolnieks ir staltais Toms Stārziņš. Toms Stārziņš ir perfektais skolnieks. Ja jūs esat kādreiz bijis skolotājs vai bijusi skolotāja, tad jūs zināsiet tādu skolnieku kā Toms ir burvīgi būt klasē. Viņš vienmēr ir nomodā, kas ir diezgan grūti. Viņš vienmēr ceļ roku un viņš vienmēr prasa ātrīgus jautājumus un vēl svarīgāk, viņš atcerās tās atbildes. Toms Stārziņš šogad saņem vasaras vidusskolas centības balvu un arī vasaras vidusskolas ģeogrāfijas balvu. Tom. Kārlis Draguns. Kārlis ir no Sidnejas, un viņš ir ļoti inteliģents un kluss skolnieks, kas piedalās dažreiz ļoti aktīvi, citreiz ne tik aktīvi, bet jums vajadzētu redzēt, kā viņam patīk teātri spēlēt un cik viņam patīk naktsmiers. Burvīgā Kristīne Elberte. Kristīne Elberte ir no Melburnas, Kārlis ir no Sidnejas, es nezinu, es to pateicu. Kristīne ir no Melburnas, viņa ir ļoti nosvērta, nopietna skolniece, kas ļoti labi strādā visus darbus, un viņa spēlē violi kā meistars. Kristīne. Madara Griķe. Madara Griķe ir no Pertas, no tālās Pertas apbraukusi, šogreiz otru reizi vasaras vidusskolā, un viņa ļoti augsti novērtējot tās draudzības, ko viņa šeit dabūna. Bet es ļoti novērtēju to, ka mums bija īsta latviete klasē, un no viņa tik labi pārzina latviešu valodu un gramatiku, mēs visi mācījāmies no viņas. Paldies, Madara! Madara saņem vislabākās skolnieces balvu. Nākošā skolniece ir Kārla Jaudzeme. Kārla Jaudzeme man ļoti patika. Man ļoti patika viņu mācīt, jo viņa vienmēr sāka katru darbu ar es nezinu un nemāku un nevaru. Bet ļoti ātri atklājās vienmēr, kad viņa zināja, mācīja un varēja. Un man bija prieks to redzēt. Starp citu, Kārla ir no Melburnas, un viņa dzied kā eņģelītis. Nākošā skolniece ir Kate Jaunalksne. Kate Jaunalksne ir no Melburnas. Un viņai ne tikai ir visgarākās kājas, viņai arī ir visstiprākās kājas, kur mēs redzējām skraidot no vienas nometnes gala uz otru, piedaloties vis kaut kur. Viņa vinnēja pērkoņa maratonu, un viņa arī piedalījās Zābaku nometnē. Anita Laura. Anita Laura ir no Adelaides. Es viņu apbrīnoju, viņai gāja grūti, jo viņa nesaprot latviski tik labi kā citi, bet tāpēc viņa centās 4 reizes vairāk. Viņa ir īsts varonis, un tad, kad viņa apsēdās un spēlēja mūzikas instrumentu un dziedāja solo senās latviešu dziesmas, tad mēs varējām izjust, ka viņai ļoti dziļi latviska sirds. Selga Orchard. Selga ir mūsu vislielākā varone. Selgai arī ir grūti runāt latviski, un viņai arī bija jācenšas un gāja uz speciālām klasēm mācīties. Un ne tikai to, viņa dziedāja līdz, spēlēja līdz, sportoja līdz, bet arī gāja uz profesionālo darbu strādāt tajā pašā laikā. Selga varonis. Staltais Kalvis. Viņš ir tik gudrs, tik latvisks un nabadzīgs. Pirmā dienā viņš kāju un celi izmižģīja. Normāli viņš ir ļoti sportistisks, un viņš arī mēģināja to būt. Bija ļoti fēni redzēt, kā viņš mēģināja frisbiju ķert, tikai lietojot vienu kāju.
Es laikam aizmirsu pateikt, kad Selga ir no Adelaides, un Anita ir no Adelaides, un Kalvis ir no Melburnas. Mūsu beidzamais skolnieks, visgarākais, Lukas Vanaks. Lukas ir burvīgs skolnieks, kā viņi visi ir. Lukas ir vēsturnieks, muzikants, sportists un pērkonīšu maratonists. Un caur visām viņam bija grūta vasaras vidusskola šogad, un to nebūtu varējis manīt, jo viņš tomēr visur piedalījās līdz un bija visiem iemīļots. Paldies, Lukas! Latviešu valodas balvu pasniedz Latviešu Adelaides biedrības priekšsēdis Krūmiņkungs. Man rokā ir namēja gredzens. Namēja gredzens ir droši vien tas vissimbolistiskākais no visām mūsu rotām un no visām mūsu mantām, kas simbolizē latvietību. Mums ir jāizvēlās no šīs klases, kuram tiks piešķirts šis namēja gredzens. Tas nebija viegli izšķirties. Mēs skolotāji sapulcē spriedām un runājām un domājām. Šitādai izcilai klasē tas ir ļoti grūti izlemt. Bet tomēr viens perfektais skolnieks bija, kurš ne tikai latviešu valodā iesniedza, visos priekšmetos iesniedza visos darbus laicīgi un pat agri, kurš neaizmiga daudz un cilāja roku, bet arī bija ļoti aktīvs, kā viņi visi, ļoti aktīvs 4. klases aizņemtajā programmā, organizējot viņu balli, organizējot viņu vakariņas. Tom Dārziņ, lūdzu. Un tagad 4. klase vēlētos pateikt dažus vārdus. Mēs, kā 4. klase, vēlamies pateikties visiem audzinātājiem par rīkošanu vakara nodarbības, darba grupas un visu, ko jūs esat mums darījuši. Paldies visiem skolotājiem, kuri mums mācīja šogad un iepriekšējos gados, un par visu jūsu enerģiju. Mēs ieguvām daudz jauno zināšanu mūsu 4 gados vasaras vidusskolā.
Liels paldies Vasaras vidusskolas administrācijai, jo bez jums Vasaras vidusskola nebūtu iespējams. Mēs ļoti pateicamies jums. Mēs arī pateicamies visām latviešu organizācijām, kur ir atbalstījuši mēs kā bērni, zēni, skolēni, meitas, un arī, kur ir atbalstījuši Vasaras vidusskolu. Mēs pateicamies pavāriem, jo bez ēdiena mēs nekā nevarētu izdarīt. Un mums vienmēr patīk jebko, ko viņi uzcep mums. Mēs pateicamies Lilitai Denkijai, skolas pārzinai, par milzīgo personīgo atbalstu mūsu, tajās aktivitātēs, kuras mums bija jārīko, un par visādām komentāriem un izpildīgajām lietām, ko viņa mums ir teikusi. Pēdējo un droši vien vissvarīgāko mēs pateicamies Ilzei Švarcei, mūsu 4. klases latviešu valodas skolotāju, par visu darbu, ko viņa ir mums izdarījusi, par patiecību visiem mums, kad viss negāja tieši kā plānots, kad lietas izkrita cauri, kad mums bija jāmaina plāni, un par saprašanu, ka latviešu valoda nebija vienīgā lieta, par ko mums bija jādomā 4. klasē. Liels paldies visiem! Tagad 5. klase. Labdien un labvakar! Man bija tas gods ar 5. klasi darboties, un šie burvīgie jaunieši, un šogad mums bija liels pārunas par Padomju Savienību laiku. Tad mums starpā, mūsu saimē bija vairākie cilvēki, kas bija piedzīvojuši Latvijā tos laikus, bija intervijas, bija pārdomas, pārunas, un viņi arī uzrakstīja domrakstu, un tie domraksti ļoti, ļoti interesanti. Tad es iedošu apliecības. Lāra Bauman. Lāra no Melburnas. Anita Butcher. Anita no Barra, David Australia. Kārlis Denke. Viņš ir no Atlaides. Laila Grossa no Melburnas. Brita Kaleja no Melburnas. Laima Priedīte no Vācijas. Varbūt tie jaunieši var pateikt kādu priekšmetu, par ko viņi rakstīja. Kāli, ko tu rakstīji? Par KGB. Brita. Dziedošā revolūcija. Tur, kur viņi visi stāvēja vienā rindā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu. Jā, Laima, kāda bija tā dzīve Padomju Savienībā? Laila? Kā Latvija dabūja savu neatkarību, ja? Jā, KGB. Tas bija ļoti interesanti. Un tagad tev jāpasaka. Uzrakstīju savu daudz lietas, ko es iemācīju šeit šogad. Tā bija mēs skatījām Soviet story un padomu laiku un visu tādas lietas. Tāds pārskats. Paldies, jaunieši! Tagad ķersimies pie balvām. Vēstures balvu pasniegs Rūtas Dances, korporācijas Kopas seniors.
Labvakar, dāmas un kungi. Es šeit jums stāvu priekšā reprezentējot korporāciju kopu Adelaidē, un mēs šogad, pagājušajā gadā īstenībā, konventā izlēmām atbalvot tam skolniekam, kam ir liela interese vēsturē, bet arī saņem labas vēstures atzinības, un mēs tagad pasniegšu šo balvu, un šī balva es piešķiršu Lukas Vanagam. Aušanas balva Māris Maniņš. Kā jau te tika teikts, kad Tomas Kalējs šogad izcēlās īpaši. Viņš no aušanas telpas izgāja tikai tad, kad vajadzēja iet mācīties. Pārējo laiku viņš pavadīja tur. Sporta balvas Rūdis Danzis. Paldies, Šarlot. Es pasaukšu pie mikrofona lūdzu Tālis Švārds. Tālis ir viņš šodien uzņēma kā sporta vadītājs, un viņš šodien pasniegš tās balvas. Lūdzu, Tāli. Skolotājs, piedošana, viņš ir skolotājs. Un es vēlos jums atgādināt, ka tās balvas atbalsta tās 4 vislielākās sporta klubus Austrālijā, Adelaides sports klubu, Melburnas Latviešu sports, Spars un Daugava. Un tagad es jums došu Tāli. No 1. un 2. klases meitenēm mums bija Kintija Jakse. No 4. un 3. klases meitenēm mums bija Kata Jelmauksne. No 1. un 2. klases zēniem mums bija Markus Očid. Un no 3. un 4. klases zēniem mums bija Lukas Vanaks. Šahs spēle bija neizšķirta, tā kā balva nepienāks nevienam šogad, diemžēl. Es nezinu. Mums bija Mičelis, mums bija Kārlis Ziedars, es nezinu, kurš uzvarēja no Aleksandra Dārziņa un Kāla Draguna. Es domāju, man arī vēl Emīls arī kaut kur bija. Jā, mums nepietika laika šogad tam visam. Tagad ķersimies pie apsveikumiem. Es lūgšu pie mikrofona Dāvidu Dārziņu.
Cienītās dāmas un godātie kungi, Vasaras vidusskolas saimē. Nesu jums sveicienus no Latviskās izglītības veicināšanas kooperatīvas sabiedrības Dzintaru nometnes saimnieka. Mums ir prieks, ka atkal šogad Annas Ziedaras Vasaras vidusskola ir sekmīgi notikusi, un ka Dzintaru īpašums ir vēlreiz noderējis celt latviešu valodas un kultūras prasmes līmeni mūsu jaunatnē. Kad evājot priekšsēdis Pēters Strasts šogad atklāja Vasaras vidusskolu, viņš jautāja klātesošiem par iepriekšējo Vasaras vidusskolas nometni, par kursas nometni Aldingā. No klātesošiem tikai mazs skaits atcerējās kursu. Un tas ir, jo tagad Annas Ziedaras Vasaras vidusskola ir cieši saistīta ar dzintariem. Un, ja es nemaldos, mēs tagad uzņemam dzintaros Vasaras vidusskolu 24. reizi. Dzintari sagādā vidusskolas nometnei vietu, kur noturēt skolu, bet arī bez saistībām mēs dodam lielas naudas atbalstu un arī skolēnu stipendijas. Vēlos pateikties Dzintaru valdei, it sevišķi Mirdzai Zvaigznei un Zintai Ozoliņai par darbu dzintaros visu caur gadu. Un tas rada to iespēju mums būt tik stipri varēt atbalstīt šo latvisko pasākumu. Es apsveicu Vasaras vidusskolas vadītāju Lilitu Denki un arī visus skolotājus, audzinātājus un strādnieks par labi padarīto darbu. Bet skolniekiem es ļoti ceru, ka viņi ir uzlādējuši savas latviskās baterijas. Un tagad es aicinu visiem piedalīties skolās, teātros un citās latviešu sabiedrības nodarbībās caur gadu, lai tās latviskās baterijas turētu pie pilna lādiņa. Paldies! Adlaides Latviešu kooperatīva priekšsēdis Bērziņkungs. Mīļā skolas saime, godātie viesi, dāmas un kungi. Šī ir 40. reize, kur mūsu latviešu nama tālavas sienas ir bijušas liecinieces Annas Ziedaras Vasaras vidusskolas noslēguma koncertam. Ja tikai šie mūri varētu runāt, tad stāsti par šiem 40 Vasaras vidusskolu noslēguma koncertiem būtu ļoti raibi un interesanti. Jau no pirmā gada Adlaides Latviešu kooperatīvs ir atbalstījis Vasaras vidusskolas darbību un atbalsts turpinās. Ir iegājies, ka mēs uzskatām Vasaras vidusskolas koncertu kā oficiālu noslēgumu mūsu Austrālijas latviešu latviskai vasarai. Bet tajā pašā reizē tas ne tikai noslēgums, bet arī skaists iesākums tālākam jaunajam gadam. Šis burvīgais notikums mums atgādina, kāpēc šis nams ir tik ļoti nozīmīgs mūsu sabiedrībai. Es ceru, ka Vasaras vidusskolas saime te jūtās kā mājās. Šajā koncertā parādās mūsu latviskā nākotne. Un Adlaides Latviešu kooperatīvs, kas rūpējās par šo namu, katru gadu ar lielu sajūsmu gaida šo pasākumu. Adlaides Latviešu kooperatīva valde apsveic tagadējo un bijušo Annas Ziedaras Vasaras vidusskolas vadību par lielo darbu. Jūs esat varējuši piesaistīt jauno paudzi skolas darbam visus šos 40 gadus. Laiki mainās, kā arī pusauģu intereses mainās, bet tomēr jaunieši turpina apmeklēt Vasaras vidusskolu. Tas ir liels panākums. Lai ilgi vēl janvāra mēneša beigās tālavas sienas un mūsu tautieši dzirdētu latviešu valodu, latviešu dzeju, latviešu mūziku un skatīties latviešu deju, ko pasniedz mūsu Vasaras vidusskolas jaunieši. Lai dzīvo Annas Ziedaras Vasaras vidusskola.
mikrofona Kronīšu kundzi no Daugavas Vanadzēm. Tagad es lūkšu pie mikrofona Pasaules Brīvo Latviešu apvienības izglītības padomes priekšsēdi Dainu Grosu. Cienījamās dāmas, godātie kungi, mīļā vasaras vidusskolas saime. Nesu Anna Ziedars vasaras vidusskolai sveicienus no PBLA izglītības padomes. PBLA augsti novērtē lielo darbu, kas ir ielikts visus šos garos gadus, visus šos garos 40 gadus, uzturot interesi par Latviju un latvietību nākamajās paudzēs. Darbs ir bijis milzīgs, pašaizliedzīgs, neapmaksāts un ar pamatu ideju, ka jauniešos ir jāieaudzina prieks par kopā būšanu latviskā vidē. Doma uzsākt vasaras vidusskolu veidojās tālajā 1974. gadā, kad Latvija trimdai vēl nebija pieejama. Aktīvā sabiedrības darbiniece Anna Ziedare bija aizbraukusi uz Ameriku, smēlusies iedvesmu un ar šo iedvesmu atgriezusies Austrālijā ar ideju. Melburnā jau gadiem bija darbojusies bērnu vasaras nometne Sprīdīši, un Anna Ziedare redzēja, ka pēc nometnes absolvēšanas bērniem nebija kur iet un darboties pusauģu vecumā. Šī vajadzība pēc latviskas vides pusauģu vecumā arī tika pasniegta tā laika latviešu sabiedrībai. Interesanti pieminēt, ka ne visi tai laikā par šo ideju bija sajūsmā. Viens sabiedrības daļas viedoklis bija, esot bijis, nav jau vērts gāzt naudu jauniešos. Tie jau visi australizējas un latviski nerunā savā starpā. Šai idejai nav nākotnes. Cik viņu viedoklis tomēr izrādījies maldīgs. Vasaras vidusskolas ideja tomēr atrada dzirdīgas ausis, un tā 74. gadā atrada vidusskolai kursas teritorija Aldingā 45 km ārpus Adlaides.
Man stāsta, ka pirmo vasaras vidusskolu esot apmeklējuši pār par 50 bērnu, bet bija 3 vadītāji – Anna Ziedare, Kārlis Brēmanis, kas arī pie mums ir mūsu vidū, un arī Baiba Metuzāla Kanger. Tad vēl ir interesanti minēt, ka pēc pirmajiem 6 smagajiem gadiem vadot vasaras vidusskolu, Anna Ziedare bija ar Kārli Brēmani sarunājusi, ka Kārlim 7. gadā nav vairs jājūt pienākums turpināt pie vasaras vidusskolas vadības, ka viņš varēja atpūsties pēdiņās no darba vasaras vidusskolā un tai vietā pārņemt vadīt Melburnas latviešu vidusskolu, ko viņš ir vairāk kā 30, tuvu pie 40 gadus darījis pēc tam, ka viņš bija iesācis vasaras vidusskolā darboties. 10 gadus vasaras vidusskola notika kursā, kur barakas bija ar skārda jumtiem, audzinātāji gulēja teltīs un karavānās, uz klašu telpām bija jādodas caur mežu, visapkārt bija sausais Austrālijas bušs. Tad 84. gadā telpas sāka kļūt par šauru, un tā arī sāka veidoties ideja par jaunu māju vietu vasaras vidusskolai, bet šoreiz neīrētu. Ideja bija sabiedrībai ziedot līdzekļus un kopīgiem spēkiem iegādāties īpašumu. Tā arī nepagāja ilgs laiks, līdz kamēr tika atrasta jaunā māja vieta vasaras vidusskolai, un tā jau bija mūsu patreizējā nometnes vieta Dzintari. Diemžēl pēc 1. gada, kad vasaras vidusskola bija notikusi jaunajā īpašumā, tūlīt pēc nometnes beigšanās, mūžībā aizgāja visiem iemīļotā vadītāja Anna Ziedare mamiņa. Tā arī pēc tam LAJ ierosināja vidusskolu pārdēvēt par AZVV Annas Ziedares vasaras vidusskolu. Par Ziedare mamiņu runājām un viņu atcerējamies vēl daudzus gadus. Nāca jauni vadītāji, kas arī veica milzu darbu, bet atmiņā vienmēr paliks vasaras vidusskolas dvēsele, kas noteikti arī vēl noraugās no mākoņu maliņas un būtu ļoti apmierināti. Mans mērķis nav atstāstīt vasaras vidusskolas vēsturi, bet gan uzsvērt tās vērtības, kas vidusskolā ir bijušas svarīgas un palīdzējušas vidusskolai pastāvēt veselas 4 dekādes. Vidusskolā attīstās mīlestība un draudzība dažādos veidos. Katram šī mīlestība būs citādāk. Protams, vecums tāds, ka attīstās draudzības un pat mīlestības jauniešu starpā. Tās daudziem mums pat ir turējušās stipras vēlāk mūžā. Arī dažiem mūža draudzības ir sākušas veidoties vasaras vidusskolā. Tad izveidojās mīlestība pret latvisko, latviešu dziesmu un mūziku, gan seno, gan moderno, latviešu garamantām, prievīšu aušanu, rotkalšanu, citām latviešu tradīcijām. Vecākiem jauniešiem tiek dota iespēja organizēt pasākumus. Šī māka ir lieti noderējusi vēlāk dzīvē, kad latviešu sabiedrībā darbojoties ir bijusi vajadzība pēc organizācijas spējām. Daudzi mūsu jaunieši ir vasaras vidusskolas dēļ, šīs mīlestības pret latvisko dēļ arī iesaistījušies sabiedrībā un uzņēmuši vadošās lomas. Daudzi ir caur vasaras vidusskolu, varbūt tieši, varbūt caur citām draudzībām, kas izveidojušās vasaras vidusskolā, atraduši savu dzīves biedru, un tagad vairāki bērni, kas apmeklē vasaras vidusskolu patreiz, ir VV nākamā paudze. Varam tikai priecāties par lielo, nenogurstošo, pašaizliedzīgo darbu, ko desmitiem mūsu latviešu skolotāju, audzinātāju un atbalstītāju ir ielikuši, lai šī ideja vēl būtu dzīva. Un ne tikai dzīva, bet aizraujoša, saistoša un bērniem ļoti mīļa. Pateicība arī Dzintaru valdei par Dzintaru īpašumu apsaimniekošanu. Visas mūsu vasaras vidusskolas pasaulē
gan AZVV, gan Garizers, gan Katskeļu vasaras nometne, gan Eiropas vasaras skola, ko starp citu arī esot dibinājusi Anna Ziedara, ir mūsu jaunatnes latviskuma ģenerators. Latviešu skolas spēlē lielu lomu mūsu bērnu audzināšanā, bet, kā paši jau redzat, vasaras nometnes un it īpaši vidusskolas ir tās, kas draudzības un mīlestību pret latvisko iecementē uz visu mūžu. Tāpēc sveicieni un vēl ilgu gadu turpinājumu iesāktajam vēlu no Pasaules Brīvo Latviešu apvienības Saules mūžu vasaras vidusskolai. Lūkšu pie mikrofona Kārli Brēmeni, Melnburnas Latviešu vasaras vidusskolu. Anna Ziedars vasaras vidusskolas saimei, silti sveicieni un apsveikums no Melnburnas Latviešu vidusskolas un no manis personīgi. Vasaras vidusskolai 40 pastāvēšanas gados ir bijuši milzīgi nopelni. Vasaras vidusskola ir radījusi jauniešos gribu un iespēju satikties savā starpā un iesaistīties arī latviešu sabiedrībā. Ir interesanti, ka vasaras vidusskolas iespaidu var manīt Melnburnas Latviešu vidusskolā katru gadu skolas sākumā februārī, kad valda vēl vasaras vidusskolas gars, kad jauniešos var ievērot sevišķi tādu draudzību un tuvību, un kad iznāk spontāna dziedāšana, arī dažkārt stundās. Es labi atceros pirmo vasaras vidusskolas gadu. Ja nemaldos, tad bija 57 skolēni, kas ir ļoti līdzīgs skaits kā šogad. Kā jau minēja Daina Gross, vasaras vidusskola notika Aldingā, stundas bija Jūrmalā, nebija audzinātāji, tās skolotāji veids skolotāji un audzinātāji pienākumus. Pēc pirmā gada, kad radās visādas neparedzētas problēmas, jo tā bija pirmā reize, skolotāji pārunāja notikušo. Un es labi atceros Anna Ziedars izteicienu. Viņa teica, noteikti jāturpina. Pirmie kuceni vienmēr slīcināmi, tā Anna teica. Un līdz ar to arī tad turpinājās vasaras vidusskola nākošajā gadā. Audzēkņiem vasaras vidusskola ļoti patika. Vasaras vidusskolas audzēkņu skaits nākošajos gados pieauga. Tagad nav iedomājams, ka vasaras vidusskola nenotiktu. Man liekas, ka jaunieši paši protestētu. Novēlu Anna Ziedars vasaras vidusskolai vēl ilgu mūžu, lai skola dzīvotu ar draudzību, sirsnību, dziesmām, jociņiem un humoriem un ar latvisko garu. Paldies! Un te ir mazs apsveikums no Zanes Riteres. Mīļā Lilita, sirsnīgi apsveicam tevi un visu AZVV saimi lielajā jubilejā. Lai jums veicās koncerts, kā arī balle, noteikti domās būšu ar jums. Sirsnībā Zana. Un tagad pateiksim paldies visiem darbiniekiem skolas. Es lūkšu audzinātājus un skolotājus. Emīls Baumanis, Kristaps Brūns, Šarlota Jakse, Andrejs Jaudzems, Laima Ziedere, Ieva Denkī, Laura Denkī, Oskars Graudiņš, Mārija Fimova, Kārlis Ziedars un Matīs Reinhards.
skolotāji un palīgi. Administrācija Rūdas Dancis, sekretāra Rasma Celīnskis, kasiere Dace Freja, medbrālis un ģeogrāfijas skolotājs Markus Dragūns, medmāsa Mārija Fimova, latviešu valodas skolotājs Sintī Breikša, vēstures skolotājs Valds Krāziņš, ticības mācība Dags Demants, sporta skolotājs Tālis Švarts, Anita un Intu Uškāni vadīja teātri, Artūrs Uškāns folklora un koris, kokdarbos Viktors Švarts, aušanā Māris Maniņš, virtuve Inga Pērkons Grauze, Anita Grauze un Ēriks Grauze, koris Ivars Štubis, latviešu valodas skolotāja Māra Baumana, latviešu valodas skolotāja Ilza Švarts un latviešu valodas skolotāja Elīna Rikārda. Paldies jums par labo darbu un visu to laiku esat veltījuši organizēties Vēstures vidusskolā. Kā arī neaizmirsīsim Krūmiņu kungu, kurš vēlētos pateikt dažus vārdus. Jura Neikera
Latviešanam, nevis slinkojot un kūstot tautu labā godā ceļu. Tik, ja prāta gaismas kļūstot, tauta dzied un tauta ceļ. Es vēlētos pateikties visiem iepriekšējiem Annas Ziedars vasaras vidusskolas vadītājiem. Ir ieguldīts milzīgs darbs, un mēs šodien visi skolēni nevaram būt pateicīgāki par to, ka mēs šeit šodien varam būt. Es vēlētos pateikties Kārlim Brēmanim, kā arī Zintai Ozoliņai, un Lilita pasniegs mazu dāvaniņu viņai. Arī, protams, mēs nedrīkstam aizmirst šī gada vadītāju Lilitu Denkī. Lilita, kā jau kuro gadu mēs tev pateicamies, un man ir jāsaka, ka šis ir visgrūtākais gads, jo pirmām kārtām tikai 2 nedēļas, un šis ir īpašs gads, jo šogad ir 40 gadu jubileja. Šogad mēs visi kopā svinam šo jubileju, un mums ir liels prieks šeit būt. Tas nozīmē, ka šogad visi vēl cītīgāk strādāja kā parasti. Bez tavas palīdzības mēs nespētu savilkt visus striķus kopā. Tas nav iespējams. Tavs spēks un centība mūs visus ir iedvesmojis. Man tev ir jāsaka liels, liels paldies par šīm 2 burvīgajām nedēļām. Un tagad tu pati vari pateikt dažus vārdus. Mīļie vecāki viesi, skolnieki, skolotāji, dāmas un kungi. Sveicinu jūs šī 40. gada karstajās skolas izlaidumā. Nu, kā mums ir gājis šajā skolas gadā? Varētu teikt, ka ļoti raibi. Pirmajā nedēļā bija tik vēss kā ziemā, otrajā tik karsts kā iekšzemes tuksnesī. Dzirdēju, ka ceturtdien Adelaide bija viskarstākā pilsēta visā pasaulē. Bija grūti, ļoti grūti. Bija grūti mācīties, grūti dziedāt korī karstajās telpās, grūti gulēt, grūti stāvēt, grūti staigāt, un vakar un šorīt bija ļoti grūti satīrīt nometni. Mūsu varenie jaunieši un skolotāji turpināja ar vasaras vidusskolu programmu bez dzesinātām istabām, lai visu sagatavotu šim vakaram. Šie jaunieši, kas stāv jums priekšā, vai sēž jums priekšā, ir malači. Braucot šodien no Dzintariem, savās pārdomās izdomāju, ka ir daudz par ko pateikties. Paldies jums vecākiem par labo bērnu audzināšanu. Šie bērni ir visi talantīgi,
pieklājīgi un mīļi. Jā, pat tie palaiņi, kas ir arī pieklājīgi un mīļi. Šajās 2 nedēļās visi ir ļoti daudz mācījušies un iemācījušies. Bet mani padoms un lūgums vecākiem, lai jūs turpinātu mājās runāt latviski. Pateicos mūsu skolotājiem par lielo uzupurēšanos, bet tas viss ir Latvijas labā. Paldies mūsu meistara audējam Mārim no Rīgas, kurš varēja tagad atnākt. Kurš strādāja katru dienu un arī naktīs, lai visi skolnieki, audzinātāji un pat skolotāji, kam interesējas sēsties pie stellēm, lai kaut ko uzaustu. Māra istaba bija pilna ar aužām stellēm. Tas bija varens skats. Paldies! Paldies mūsu mācītājiem Dāgam no Minneapolis. Lūdzu, atnāc. Paldies tev par ļoti svētīgu darbu dievkalpojumos, svētbrīžos un stundās. Tava klātbūtne bija svētīga. Paldies mūsu draugiem no Daugavpils, Intai un Arturam. Koncertā redzēsim viņu pieliktās pūles Intai ar Lugas režiju un Kopānit. Arturam par muzikālo vadību. Paldies! Es arī gribēju pateikties Ingai un viņas ģimenei. Inga, vai tu varētu atnākt, lūdzu? Es ļoti pateicos Ingai un viņas ģimenei par latviskiem ēdieniem un to pasniegšanu ar smaidiem pat viskarstākajās dienās. Paldies mūsu audzinātāju grupai. Vai jūs varat pacelties kājās, lūdzu? Ko es nosaucu par sapņu komandu. Viņi tiešām strādāja ļoti. Un it sevišķi komandas vadītājai Laimai.
mums nav goda konsuls šeit, ne, Valdis Tomans. Mums ir balva piešķirt Laimai par izcilu stāju un latvietības piekopšanu. Un es domāju par to lielo darbu, ko viņi ir izdarījis, un tik jauki. Jaukā reizē. Es ļoti pateicos sabiedrībai, kas mūs ļoti daudz atbalsta. Un par mūsu mājām, Dzintariem. Paldies, paldies! Beigās jāsaka lielu paldies savai ģimenei. Bez viņu palīdzības man būtu grūti izdarīt to darbu, kas man ir jādara. Paldies!